Tie ticīgie, kas tic pa savam, kuriem ir savi viedokļi, kā ticēt, tie ir nomaldījušies no pamatmācības. Jēzum nebija savu viedokļi un nebija savas atklāsmes un teorijas, bet viņš pildīja tēva gribu. Jēzus mums atnesa mācību, kuru viņam deva tēvs. Jēzus ir Dieva vārds, un tā ir Dieva griba. Gan protestantiem, gan katoļiem, gan pareizticīgajiem ir viens kanons. Kanonā ietilpst 66 grāmatas, un te ir svētie raksti, kas visām baznīcām ir doti no paša Dieva, un visiem ir vienādi. Mūsu ticībai ir jābūt balstīt pamatotai uz kanonu. Un nav svarīgi, kā saucas baznīca, bet galvenais, tai ir jābalstās tikai uz kanonu, nevis uz mūsu domām, mācībām vai kādas baznīcas mācību. Jēzus ir Dieva griba, kanons ir Dieva griba priekš cilvēkiem. Ja mēs sekojam kāda cilvēka mācībai, nevis Dievam un Dievu novirzām otrā plānā un pie pirmā vietā liekam sevi. Ja mēs esam Kristus mācekļi, tad mūsu mērķis ir pildīt tēva gribu un nekad neatkāpties no Dieva gribas.